Dokuments numur 15. 7 supervisumi. Cik tālu tas attiecas uz vispārējo tēvu, kā uz tēvu, visumi faktiski nepastāv. Viņš nodarbojas ar personībām. Viņš ir personību tēvs. Cik tālu tas attiecas uz mūžīgo dēlu un bezgalīgo garu, kā uz radītāju partneriem, visumi ir lokalizēti un individuāli, pakļauti radītāju dēlu un radošo garu kopīgai valdīšanai. Cik tālu tas attiecas uz paradīzes trīsvienību, ārpus Havonas ir tikai 7 apdzīvoti visumi, 7 supervisumi, kuru jurisdikcijā ir pirmais pēc Havonas telpas līmeņa aplis. 7 meistara gari izstaro savu ietekmi no centrālās salas, tādējādi veidojot milzīgo radīto pasauli kā vienu gigantisku riteni, kura rumba ir mūžīgā paradīzes sala, 7 spieķi ir 7 meistara garu starojumi un aploce ir lielā visuma ārējie reģioni. Jau agrīnā vispārējās radīšanas materializācijas posmā tika formulēta 7-kārtīgā supervisumu organizācijas un valdības schēma. Pirmā pēc Havonas radītā pasaula tika sadalīta 7 milzīgos segmentos un tika projektētas un uzceltas šo supervisumu valdību galvenās mītnes pasaules. Pašreizējā pārvaldes schēma pastāv jau gandrīz no mūžības, un šo 7 supervisumu valdniekus pamatoti sauc par dienu senčiem. No plašā zināšanu kopuma par supervisumiem es ceru jums pastāstīt tikai nedaudz, bet visās šajās valstībās darbojas inteliģentas kontroles tehnika, gan fiziskajiem, gan garīgajiem spēkiem, un tur vispārējās gravitācijas klātbūtnes funkcionē majestātiskā spēkā un pilnīgā harmonijā. Vispirms ir svarīgi iegūt adekvātu priekšstatu par supervisumu domēna fizisko uzbūvi un materiālo organizāciju, jo tad jūs būsit labāk sagatavoti izprast to brīnišķīgās organizācijas nozīmi, kas paredzēta to garīgajai pārvaldībai un gribas būtņu intelektuālai attīstībai, kuras mājo neskaitāmās apdzīvotās planētās, kas izkaisītas šurpu turpu šajos 7 supervisumos. Sadaļa numur 1. Supervisuma telpas līmenis. Jūsu īso gadu, miljona vai miljarda paudžu ierakstu, novērojumu un atmiņu ierobežotajā diapazonā visiem praktiskiem nolūkiem Urantija un visums, kuram tā pieder, piedzīvo vienu ilgu un neizdzīvētu lēcienu jaunā telpā, bet saskaņā ar Uverses ierakstiem, atbilstoši senākiem novērojumiem, harmonijā ar mūsu kārtas plašāko pieredzi un aprēķiniem, un kā rezultāts secinājumiem, kas balstīti uz šiem un citiem atklājumiem. Mēs zinām, ka visumi piedalās sakārtotā, labi izprastā un pilnīgi kontrolētā procesijā, majestātiskā diženumā šūpojoties ap pirmo lielo avotu un centru un viņa mītnes visumu. Mēs jau sen esam atklājuši, ka 7 supervisumi šķērso lielu elipsi, gigantisku un iegarenu apli. Jūsu saules sistēma un citas laika pasaules nemetas galvu pa kaklu bez kartes un kompasa, neizzīmētā telpā. Lokālais visums, kuram pieder jūsu sistēma, virzās pa noteiktu un labi izprastu kursu pretēji pulksteņrādītāja virzīnam ap plašo loku, kas apņem centrālo visumu. Šis kosmistais ceļš ir labi kartēts, un supervisumu zvaigžņu novērotājiem ir tikpat labi zināms kā planētu orbītas, kas veido jūsu saules sistēmu, ir zināmas Urantijas astronomiem. Urantija atrodas lokālajā visumā un supervisumā, kas nav pilnībā organizēti, un jūsu lokālais visums ir tiešā tuvumā daudzām daļēri pabeigtām fiziskām radībām. Jūs piederat pie viena no salīdzinoši nesenajiem visumiem. Bet šodien jūs nemetaties mežonīgi neizzīmētā telpā un neslīdat akli nezināmos reģionos. Jūs sekojat sakārtotam un iepriekš noteiktam supervisuma telpas līmeņa ceļam. Jūs šobrīd šķērsojat tieši to pašu telpu, ko jūsu planetārā sistēma vai tās priekšteči šķērsoja pirms daudziem laikmetiem, un kādu dienu tālā nākotnē jūsu sistēma vai tās pēcteči atkal šķērsos to pašu telpu, caur kuru jūs tagad tik strauji traucaties. Šajā laikmetā, un kā virziens tiek uzskatīts Urantijā, pirmais supervisums griežas gandrīz tieši uz ziemeļiem, aptuveni pretī austrumu virzienā, lielo avotu un centru paradīzes mājvietai un Havonas centrālajām visumam. Šī pozīcija,
kopā ar atbilstošo rietumos, ir laika sfēru tuvākais fiziskais punkts mūžīgajai salai. Otrais supervisums atrodas ziemeļos, gatavojoties rietumu pagriezienam. Savukārt trešais tagad aizņem lielā telpas ceļa vistālāko ziemeļu segmentu, jau pagriezies līkumā, kas ved uz dienvidu kritumu. Ceturtais atrodas salīdzinoši taisnā dienvidu lidojumā, tā priekšējām daļām tagad tuvojoties lielo centru pretējai pozīcijai. Piektais ir gandrīz atstājis savu pozīciju pretī centram, turpinot tiešo dienvidu kursu tieši pirms austrumu pagrieziena. Sestais aizņem lielāko daļu dienvidu līkuma, segmentu, no kura jūsu supervisums ir gandrīz izgājis. Jūsu lokālais Nebadona visums pieder Orvontonam, 7. supervisumam, kas griežas starp 1. un 6. supervisumu. Netik sen, kā mēs rēķinam laiku, pagriezies supervisuma telpas līmeņa dienvidaustrumu līkumā. Šodien Saules sistēma, kurai pieder Urantija, ir dažus miljardus gadu aiz dienvidu līkuma pagrieziena, tāpēc jūs tikko esat pagājuši garām dienvidaustrumu līkumam un strauji virzaties pa garo un salīdzinoši taisno ziemeļu ceļu. Neskaitāmus laikmetus Orvontons turpinās šo gandrīz tiešo ziemeļu kursu. Urantija pieder sistēmai, kas atrodas tālu jūsu lokālā visuma pierobežā, un jūsu lokālais visums šobrīd šķērso Orvontona perifēriju. Aiz jums ir vēl citi, bet jūs esat telpā tālu no tām fiziskām sistēmām, kas griežas ap lielo apli salīdzinošā tuvumā lielajam avotam un centram. Sadaļa numur 2. Supervisumu organizācija. Tikai vispārējais tēvs zina apdzīvoto pasauļu atrašanās vietu un faktisko skaitu kosmosā. Viņš tās visas sauc vārdā un numurā. Es varu sniegt tikai aptuvenu apdzīvoto vai apdzīvojamo planētu skaitu, jo dažos lokālajos visumos ir vairāk pasauļu, kas piemērotas saprātīgai dzīvībai nekā citos. Tāpat ne visi projektētie lokālie visumi ir organizēti. Tāpēc manis piedāvātie aprēķini ir paredzēti tikai, lai sniegtu priekšstatu par materiālās radības milzīgumu. Lielajā visumā ir 7 supervisumi, un tie ir veidoti aptuveni šādi. Sistēma. Supervisuma valdības pamatvienība sastāv no aptuveni 1000 apdzīvotām vai apdzīvojamām planētām. Degošas saules, augstas pasaules, planētas, kas atrodas pārāk tuvu karstām saulēm un citas sfēras, kas nav piemērotas radību apdzīvošanai, šajā grupā nav iekļautas. Šīs 1000 pasauļu, kas pielāgotas dzīvības uzturēšanai, tiek sauktas par sistēmu, bet jaunākajās sistēmās tikai salīdzinoši neliels skaits šo planētu var būt apdzīvots. Katru apdzīvoto planētu pārvalda planētu princis, un katrai lokālajai sistēmai ir arhitektoniska sfēra, kā tās galvenā mītne, un to pārvalda sistēmas suverēns. Zvaigznājs. 100 sistēmas, apmēram 100 000 apdzīvojamu planētu, veido zvaigznāju. Katram zvaigznājam ir arhitektoniska galvenās mītnes sfēra, un to pārvalda 3 Vorondadeku dēli, visaugstākie. Katrā zvaigznājā novērošanā ir arī dienu uzticamais paradīzes trīsvienības vēstnieks. Lokālais visums. 100 zvaigznāji, apmēram 10 miljoni apdzīvojamu planētu, veido lokālo visumu. Katram lokālajam visumam ir lieliska arhitektoniska galvenās mītnes pasaule, un to pārvalda viens no dieva radītāju dēliem no Mihaela kārtas. Katrs visums ir svētīts ar dienu savienotāja, paradīzes trīsvienības pārstāvja klātbūtni. 4. Mazais sektors. 100 lokālie visumi, apmēram miljards apdzīvojumu planētu, veido mazo sektoru supervisuma valdībā. Tam ir brīnišķīga galvenās mītnes pasaula, no kuras tās valdnieki, dienu nesenie, pārvalda mazā sektora lietas. Katrā mazā sektora galvenajā mītnē ir 3 dienu nesenie, augstākās trīsvienības personības. 5. Lielais sektors. 100 mazie sektori, apmēram 100 miljonu apdzīvojumu pasauļu, veido vienu lielo sektoru. Katrs lielais sektors ir aprīkots ar lielisku galveno mītni, un to pārvalda 3 dienu pilnīgie, augstākās trīsvienības personības. 6. Supervisums. 10 lielie sektori, apmēram 1 triljons apdzīvojumu planētu, veido supervisumu. Katrs supervisums ir aprīkots ar milzīgu un krāšņu galvenās mītnes pasauli, un to pārvalda 3 dienu senči.
7. Lielais visums. 7 supervisumi veido pašreizējo organizēto lielo visumu, kas sastāv no aptuveni 7 triljoniem apdzīvojumu pasauļu, plus arhitektoniskās sfēras un 1 miljards apdzīvotu Havonas sfēru. Supervisumus netieši un atspoguļoti no paradīzes pārvalda 7 meistara gari. Miljardu Havonas pasauļu tieši pārvalda dienu mūžīgie, pa vienai šādai augstākajai trīsvienības personībai pārvaldot katru no šīm pilnīgajām sfērām. Izņemot paradīzes Havonas sfēras, visuma organizācijas plāns paredz šādas vienības. Supervisumi 7. Lielie sektori 70. Mazie sektori 7000. Lokālie visumi 700 000. Zvaigznāji 700 miljoni. Lokālās sistēmas 7 miljoni. Apdzīvojamās planētas 7 triljoni. Katrs no 7 supervisumiem ir veidots aptuveni šādi. Viena sistēma aptver aptuveni 1000 pasaules. Viens zvaigznājs, 100 sistēmas, 100 000 pasaules. Viens visums, 100 zvaigznāji, 10 miljoni pasaules. Viens mazais sektors, 100 visumi, 1 miljards pasauļu. Viens lielais sektors, 100 mazie sektori, 100 miljardi pasauļu. Viens supervisums, 10 lielie sektori, 1 triljons pasauļu. Visi šādi aprēķini labākajā gadījumā ir aptuveni, jo pastāvīgi attīstās jaunas sistēmas, kamēr citas organizācijas uz laiku izzūd no materiālās eksistences. Sadaļa numur 3. Orvontona supervisums. Praktiski visas zvaigžņotās valstības, kas redzamas ar neapbruņotu aci Urantijā, pieder lielā visuma 7. daļai – Orvontona supervisumam. Plašā piena ceļa zvaigžņu sistēma pārstāv Orvontona centrālo kodolu, lielākoties atrodoties aiz jūsu lokālā visuma robežām. Šis lielais kopums, kas sastāv no saulēm, tumšām telpas salām, dubultzvaigznēm, lodveida kopām, zvaigžņu mākoņiem, spirālveida un citiem miglāņiem, kopā ar neskaitāmām atsevišķām planētām veido pulkstenim līdzīgu iegareni apaļveida grupējumu, kas ir aptuveni 1/7 daļa no apdzīvotajiem evolucionārajiem visumiem. No Urantijas astronomiskā stāvokļa, skatoties caur tuvējo sistēmu šķērsgriezumu uz lielo piena ceļu, jūs novērojat, ka Orvontonas sfēras pārvietojas pa plašu iegarenu plakni, kuras platums ir daudz lielāks par biezumu un garums daudz lielāks par platumu. Tā sauktā piena ceļa novērošana atklāja relatīvu Orvontona zvaigžņu blīvuma pieaugumu, kad debesis tiek aplūkotas vienā virzienā, kamēr abās pusēs blīvums samazinās, zvaigžņu un citu sfēru skaits samazinās, attālinoties no mūsu materiālā supervisuma galvenās plaknes. Kad novērošanas leņķis ir labvēlīgs, skatoties caur šīs maksimālā blīvuma valstības galvenajam ķermenim, jūs skatāties uz mītnes visumu un visu lietu centru. No 10 Orvontona galvenajām daļām 8 Urantijas astronomi ir aptuveni identificējuši. Pārējās 2 ir grūti atsevišķi atpazīt, jo jums šīs parādības ir jāaplūko no iekšpuses. Ja jūs varētu aplūkot Orvontona supervisumu no tālas vietas kosmosā, jūs nekavējoties atpazītu 7. galaktikas 10 galvenos sektorus. Jūsu mazā sektora rotācijas centrs atrodas tālu milzīgajā un blīvajā strēlnieku zvaigžņu mākonī, ap kuru kustas jūsu lokālais visums un ar to saistītās radības, un no plašās strēlnieka subgalaktiskās sistēmas pretējām pusēm jūs varat novērot 2 lielas zvaigžņu mākoņu straumes, kas parādās milzīgās zvaigžņu spirālēs. Fiziskās sistēmas kodols, kurai pieder jūsu Saule un ar to saistītās planētas, ir kādreizējā Andronoveras miglāja centrs.
Šis bijušais spirālveida miglājs tika nedaudz deformēts gravitācijas traucējumu dēļ, kas saistīti ar notikumiem, kuri pavadīja jūsu Saules sistēmas dzimšanu un kurus izraisīja liela kaimiņu miglāja tuvošanās. Šī tuvā sadursme pārvērta Andronoveru par nedaudz lodveida kopu, bet pilnībā neiznīcināja saulēm un ar tām saistīto fizisko grupu divvirzienu procesiju. Jūsu Saules sistēma tagad ieņem diezgan centrālu vietu vienā no šīs deformētās spirāles zariem, kas atrodas apmēram pusceļā no centra uz zvaigžņu straumes malu. Strēlnieka sektors un visi citi Orvontona sektori un daļas rotē ap Uversu, un daļa no Urantijas zvaigžņu novērotāju apjukuma rodas no ilūzijām un relatīviem kropļojumiem, ko rada šādas vairākas rotācijas kustības. Pirmais – Urantijas riņķošana ap savu sauli. Otrais – jūsu Saules sistēmas aplis ap bijušā Andronoveras miglāja kodolu. Trešais – Andronoveras zvaigžņu saimes un ar to saistīto kopu rotācija ap Nebadona zvaigžņu mākoņa salikto rotācijas gravitācijas centru. Ceturtais – Nebadona lokālā zvaigžņu mākoņa un ar to saistīto radību griešanās ap strēlnieka centru to mazajā sektorā. Piektais – 100 mazo sektoru, ieskaitot strēlnieku, rotācija ap to lielo sektoru. Sestais – 10 lielo sektoru, tā saukto zvaigžņu plūsmu virpuļošana ap Orvontona Uversas galveno mītni. Septītais – Orvontona un 6 saistīto supervisumu kustība ap Paradīzi un Havonu, supervisuma telpas līmeņa procesija pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Šīs vairākās kustības ir dažādu kārtu. Jūsu planētas un Saules sistēmas telpas ceļi ir ģenētiski iedzimti pēc izcelsmes. Orvontona absolūtā kustība pretēji pulksteņrādītāju virzienam arī ir ģenētiska, iedzimta meistara visuma arhitektoniskajos plānos. Bet starpkustības ir saliktas izcelsmes, daļēji radušās no matērijas enerģijas konstitutīvās segmentācijas supervisumos un daļēji radītas ar Paradīzes spēka organizētāja inteliģentu un mērķtiecīgu darbību. Lokālie visumi atrodas tuvāk viens otram, tuvojoties Havonai. Aploku ir vairāk un ir palielināta pārklāšanās, slānis uz slāņa. Bet tālāk no mūžīgā centra ir arvien mazāk sistēmu, slāņu, aploku un visumu. Sadaļa numur 4. Miglāji, visumu priekšteči. Kamēr radīšana un visuma organizācija mūžīgi paliek bezgalīgo radītāju un viņu partneru kontrolē, viss fenomens notiek saskaņā ar noteiktu tehniku un atbilst spēka, enerģijas un matērijas gravitācijas likumiem. Bet ar universālo telpas spēka lādiņu ir saistīts kaut kas noslēpumains. Mēs diezgan labi saprotam materiālo radību organizāciju no ultimatona stadijas uz priekšu, bet mēs pilnībā neizprotam ultimatona kosmisko izcelsmi. Mēs esam pārliecināti, ka šiem senču spēkiem ir Paradīzes izcelsme, jo tie mūžīgi griežas caur piesātināto telpu tieši Paradīzes gigantiskajās kontūrās. Lai gan nereaģējot uz Paradīzes gravitāciju, šīs telpas spēka lādiņš, visas materializācijas priekštecis, vienmēr reaģē uz zemākās Paradīzes klātbūtni, šķietami cirkulējot iekšā un ārā no zemākās Paradīzes centra. Paradīzes spēka organizētāji pārveido telpas potenciālu primārajā spēkā un attīsta šo pirmsmateriālo potenciālu par fiziskās realitātes primārajām un sekundārajām enerģijas izpausmēm. Kad šī enerģija sasniedz gravitācijai reaģējošus līmeņus, uz skatuves parādās enerģijas direktori un viņu partneri no supervisuma režīma un sāk savas nebeidzamās manipulācijas, kas paredzētas, lai izveidotu daudzveidīgos laika un telpas visumu enerģijas aplokus un enerģijas kanālus. Tādējādi telpā parādās fiziskā matērija, un tā tiek sagatavota aina visuma organizācijas uzsākšanai. Šī enerģijas segmentācija ir fenomens, ko Nebadona fiziķi nekad nav atrisinājuši. Viņu galvenā grūtība slēpjas relatīvajā Paradīzes spēka organizētāju nepieejamībā, jo dzīvie enerģijas direktori, lai gan viņi ir kompetenti rīkoties ar telpas enerģiju, tiem nav ne mazākās nojausmas par enerģiju izcelsmi, ar kurām viņi tik prasmīgi un inteliģenti manipulē. Paradīzes spēka organizētāji ir miglāju radītāji.
Viņi spēja savas telpiskās klātbūtnes tuvumā inicijēt milzīgus spēka ciklonus, kurus, reiz sāktus, nevar apturēt vai ierobežot, kamēr visaptverošie spēki nav mobilizēti galīgajai visuma matērijas ultimatona vienību parādīšanās reizei. Tā rodas spirālveida un citi miglāji, tiešas izcelsmes saulēm un to dažādajām sistēmām mātes riteņi. Ārējā telpā var redzēt 10 dažādas miglāju formas, primārās visuma evolūcijas fāzes, un šiem milzīgajiem enerģijas riteņiem bija tāda pati izcelsme kā tiem, kas ir 7 supervisumos. Miglāji ļoti atšķiras pēc izmēra un to zvaigžņu un planētu pēcnācēju skaitu un kopējās masas. Saule veidojošs miglājs tieši uz ziemeļiem no Orvontona robežām, bet supervisuma telpas līmenī jau ir radījis aptuveni 40 000 saulēm, un mātes ritenis joprojām met ārā saules, no kurām lielākā daļa ir daudzkārt vielākas par jūsu. Daži no lielākajiem ārējās telpas miglājiem rada pat 100 miljonus saules. Miglāji nav tieši saistīti ar kādu no administratīvajām vienībām, piemēram, maziem sektoriem vai lokāliem visumiem, lai gan daži lokālie visumi ir organizēti no viena miglāju produkta. Katrs lokālais visums aptver tieši 100 000 daļu no supervisuma kopējā enerģijas lādiņa, neatkarīgi no miglāju saistības, jo enerģiju neorganizē miglāji, tā ir universāli izplatīta. Ne visi spirālveida miglāji nodarbojās ar saulēm veidošanu. Daži ir saglabājuši kontroli pār daudziem saviem atdalītajiem zvaigžņu pēcnācējiem, un to spirālveida izskatu rada fakts, ka to saules iziet no miglāja zara ciešā formācijā, bet atgriežas pa dažādiem ceļiem, tādējādi padarot viegli tos novērot vienā punktā, bet grūtāk redzēt, ka tie ir plaši izkliedēti savos dažādajos atgriešanās ceļos tālāk un prom no miglāja zara. Orvontonā šobrīd nav daudz aktīvu saules veidojošu miglāju, lai gan Andromeda, kas atrodas ārpus apdzīvotā supervisuma, ir ļoti aktīva. Šis tālais miglājs ir redzams ar neapbruņotu aci, un kad jūs to aplūkojat, apstājieties, lai padomātu, ka gaisma, ko jūs redzat, atstāja šīs tālās saules gandrīz pirms 1 000 000 gadu. Piena ceļa galaktika sastāv no milzīga skaita bijušo spirālveida un citu miglāju, un daudzi joprojām saglabā savu sākotnējo konfigurāciju. Bet iekšējo katastrofu un ārējās pievilkšanās rezultātā daudzi ir piedzīvojuši tādu deformāciju un pārkārtošanos, ka šie milzīgie kopumi izskatās kā gigantiskas gaismas masas, kas sastāv no degošām saulēm, piemēram, Magellāna mākonis. Lodveida zvaigžņu kopu tips dominē Orvontona ārējās malās. Orvontona plašie zvaigžņu mākoņi būtu jāuzskata par atsevišķiem matērijas kopumiem, kas ir salīdzināmi ar atsevišķiem miglājiem, kas novērojami telpas reģionos ārpus piena ceļa galaktikas. Tomēr daudzi no tā sauktajiem telpas zvaigžņu mākoņiem sastāv tikai no gāzveida materiāla. Šo zvaigžņu gāzes mākoņu enerģijas potenciāls ir neticami milzīgs, un daļu no tā uzņem tuvējās saules un pārsūka kosmosā kā saules izstarojumus. Sadaļa numur 5. Telpas objektu izcelšanās. Lielākā daļa masas, kas atrodas supervisuma saulēs un planētās, rodas no miglāju riteņiem. Ļoti maza daļa supervisuma masas tiek organizēta ar tiešu enerģijas direktoru darbību, kā arhitektonisko sfēru būvniecībā, lai gan pastāvīgi mainīgs matērijas daudzums rodas atklātā kosmosā. Attiecībā uz izcelsmi lielāko daļu saulēm, planētu un citu sfēru var klasificēt vienā no šīm 10 grupām. Koncentriski saraušanās gredzeni. Ne visi miglāji ir spirālveida. Daudzi milzīgi miglāji, tā vietā, lai sadalītos dubultzvaigžņu sistēmā vai attīstītos kā spirāle, piedzīvo kondensāciju, veidojot vairākus gredzenus. Ilgu laiku šāds miglājs ieskatās kā milzīga centrālā saule, ko ieskauj daudzi gigantiski mākoņi ar apiļveida matērijas formācijām. Virpuļojošās zvaigznes. Aptver tās saules, kas tiek izmestas no lielajiem augsti sakarsušu gāzu mātes riteņiem. Tās netiek izmestas kā gredzeni, bet gan labās un kreisās puses procesijās,
Virpuļojošās zvaigznes rodas arī no citiem, nevis spirālveida miglājiem. Gravitācijas eksplozijas planētas. Kad Saule piedzimst no spirālveida vai stieņveida miglāja, nereti tā tiek izmesta ievērojamā attālumā. Šāda Saule ir ļoti gāzveida, un vēlāk pēc tam, kad tā ir nedaudz atdzisusi un kondensējusies, tā var nejauši pietuvoties kādai milzīgai matērijas masai, gigantiskai Saulei vai tumšai telpas salai. Šāda tuvošanās var nebūt pietiekami tuva, lai izraisītu sadursmi, bet tomēr pietiekami tuva, lai lielākā ķermeņa gravitācijas pievilkme izraisītu plūdmaiņu konvulsijas mazākajā, tādējādi uzsākot plūdmaiņu satricinājumu sēriju, kas notiek vienlaicīgi satricinātās Saules pretējās pusēs. Savā kulminācijā šie sprādzienbīstamie izvirdumi rada dažāda izmēra matērijas kopumus, kas var tikt izmesti aiz izvirstošās Saules gravitācijas atgūšanas zonas, tādējādi stabilizējoties savās orbītās ap vienu no diviem šajā epizodē iesaistītajiem ķermeņiem. Vēlāk lielākie matērijas kopumi apvienojas un pakāpeniski pievelk mazākos ķermeņus. Šādā veidā rodas daudzas no mazākās sistēmas cietajām planētām. Jūsu pašu Saules sistēmai bija tieši šāda izcelsme. Centrbedzes planētu meitas. Milzīgas Saules, kad tās atrodas noteiktās attīstības stadijās, un ja to rotācijas ātrums ievērojami pātrinās, sāk izmest lielus daudzumus matērijas, kas vēlāk var tikt savākti, lai veidotu mazas pasaules, kas turpina riņķot ap mātes Sauli. 5. Gravitācijas deficīta sfēras. Atsevišķu zvaigžņu izmēram ir kritisks ierobežojums. Kad Saule sasniedz šo robežu, ja tā nepalēnina rotācijas ātrumu, tā ir nolēmta sadalīties. Notiek Saules dalīšanās un piedzimst jauna šīs šķirnes dubultzvaigzne. Kā blakus produkts šai gigantiskajai sadalīšanai, vēlāk var veidoties daudzas mazas planētas. 6. Kontraktuālās zvaigznes. Mazākajās sistēmās lielākā ārējā planēta dažreiz pievelk sev kaimiņu pasaules, kamēr tās planētas, kas atrodas tuvu Saulei, sāk savu terminālo kritienu. Jūsu Saules sistēmas gadījumā šāds gals nozīmētu, ka 4 iekšējās planētas pieprasītu Sauli, kamēr galvenā planēta Jupiters ievērojami palielinātos, sagrābjot atlikušās pasaules. Šāds Saules sistēmas gals radītu 2 blakus esošas, bet nevienādas Saules, viena veida dubultzvaigžņu veidošanos. Šādas katastrofas ir retas, izņemot supervisuma zvaigžņoto kopu nomalēs. 7. Kumulatīvās sfēras. No milzīgā matērijas daudzuma, kas cirkulē kosmosā, mazas planētas var lēnām uzkrāties. Tās aug ar meteorītu akrēciju un nelielām sadursmēm. Noteiktos telpas sektoros apstākļi veicina šādas planētu dzimšanas formas. Daudzām apdzīvotām pasaulēm ir bijusi šāda izcelsme. Dažas no blīvajām tumšajām salām ir tiešs rezultāts pārveidojošās enerģijas uzkrāšanai kosmosā. Cita šo tumšo salu grupa ir radusies, uzkrājot milzīgus daudzumus augstas matērijas, tikai fragmentus un meteorītus, kas cirkulē pa kosmosu. Šādi matērijas kopumi nekad nav bijuši karsti, un izņemot blīvumu, pēc sastāva ir ļoti līdzīgi urantijai. 8. Izdegušās saules. Dažas no tumšajām telpas salām ir izdegušas izolētas saules, no kurām izstarota visa pieejamā telpas enerģija. Organizētās matērijas vienības tuvojas pilnīgai kondensācijai, praktiski pilnīgai konsolidācijai, un ir vajadzīgi laikmeti pēc laikmetiem, lai šādas milzīgas, augsti kondensētas matērijas masas tiktu pārlādētas telpas aplokos un tājādi sagatavotas jauniem visuma funkciju cikliem pēc sadursmes vai kāda cita tikpat atdzīvinoša kosmiska notikuma. 9. Sadursmju sfēras. Tuvākas grupēšanās reģionos sadursmes nav retums. Šāda astronomiska pielāgošanās ir saistīta ar milzīgām enerģijas izmaiņām un matērijas pārvērtībām. Sadursmes, kurās iesaistītas mirušas saules, ir īpaši ietekmīgas, radot plaši izplatītas enerģijas svārstības. Sadursmju atlūzas bieži veido materiālos kodolus vēlākai planētu ķermeņu veidošanai, kas piemēroti mirstīgo apdzīvošanai. 10. Arhitektoniskās pasaules. Tās ir pasaules, kas ir būvētas pēc plāniem un specifikācijām kādam īpašam mērķim,
piemēram, Salvingtons, jūsu lokālā visuma galvenā mītne, un Uversa, mūsu supervisuma valdības sēdeklis. Ir daudzas citas tehnikas saulēm attīstīšanai un planētu atdalīšanai, bet iepriekš minētās procedūras norāda uz metodēm, ar kurām tiek radīta lielākā daļa zvaigžņu sistēmu un planētu saimju. Lai aprakstītu visas dažādās tehnikas, kas iesaistītas zvaigžņu metamorfozē un planētu evolūcijā, būtu jāstāsta par gandrīz 100 dažādiem saules veidošanās un planētu izcelsmes veidiem. Kad jūsu zvaigžņu pētnieki skenēs debesis, viņi novēros parādības, kas norāda uz visiem šiem zvaigžņu evolūcijas veidiem, bet viņi reti atklās pierādījumus par to mazo, nespīdošo matērijas kopumu veidošanos, kas kalpo kā apdzīvotas planētas vissvarīgākās no milzīgajām materiālajām radībām. Sadaļa numur 6. Telpas sfēras. Neatkarīgi no izcelsmes, dažādās telpas sfēras var klasificēt šādās galvenajās grupās – Saules, kosmosa zvaigznes, tumšās kosmosa salas, mazie kosmosa ķermeņi, komētas, meteori un planetezimāļi, planētas, ieskaitot apdzīvotās pasaules, un arhitektoniskās sfēras, pasaules, kas izgatavotas pēc pasūtījuma. Izņemot arhitektoniskās sfēras, visiem kosmosa ķermeņiem ir bijusi evolūcionāra izcelsme. Evolūcionāra tādā nozīmē, ka tie nav radīti ar dievības pavēli. Evolūcionāra tādā nozīmē, ka dieva radošie akti ir atklājušies caur laika un telpas tehniku, darbojoties daudzām dievības radītajām un izpaustajām saprātīgajām būtnēm. Saules. Tās ir kosmosa zvaigznes visās to dažādajās eksistences stadijās. Dažas ir vientujas, attīstībā esošas kosmosa sistēmas, citas ir dubultzvaigznes, sarokošas vai izzūdošas planetārās sistēmas. Kosmosa zvaigznes pastāv ne mazāk kā 1000 dažādos stāvokļos un stadijās. Jums ir pazīstamas saules, kas izstaro gaismu kopā ar siltumu, bet ir arī saules, kas spīd bez siltuma. Triljoniem un triljoniem gadu, ko parasta saule turpinās izstarot siltumu un gaismu, labi ilustrē milzīgo enerģijas krājumu, ko satur katra matērijas vienība. Faktiskā enerģija, kas uzkrāta šajās neredzamajās fiziskās matērijas daļiņās, ir gandrīz neiedomājama. Un šī enerģija kļūst gandrīz pilnībā pieejama kā gaisma, ka tiek pakļauta milzīgam karstuma spiedienam un ar to saistītajām enerģijas aktivitātēm, kas valda degošo saulēm iekšienē. Vēl citi apstākļi ļauj šīm saulēm pārveidot un izstarot lielu daļu kosmosa enerģijas, kas nonāk to ceļā noteiktos kosmosa aplokos. Daudzas fiziskās enerģijas fāzes un visas matērijas formas tiek piesaistītas un pēc tam izplatītas ar saules dinamo palīdzību. Tādā veidā saules kalpo kā vietējie enerģijas cirkulācijas pātrinātāji, darbojoties kā automātiskas jaudas kontroles stacijas. Orvontona supervisumu apgaismo un silda vairāk nekā 10 triljonu degošu saulēm. Šīs saules ir jūsu novērojamās astronomiskās sistēmas zvaigznes. Vairāk nekā 2 triljoni ir pārāk tālu un pārāk mazi, lai tos jebkad varētu redzēt no Urantijas. Bet meistara visumā ir tikpat daudz saulēm, cik ir ūdensglāžu jūsu pasaules okeānos. Tumšās kosmosa salas. Tās ir mirušās saules un citi lieli matērijas kopumi bez gaismas un siltuma. Tumšās salas dažreiz ir milzīgas masā, un tām ir spēcīga ietekme uz visuma līdzsvaru un enerģijas manipulācijām. Dažu šo lielo masu blīvums ir gandrīz neiedomājams. Un šī lielā masas koncentrācija ļauj šīm tumšajām salām darboties kā spēcīgiem līdzsvara riteņiem, efektīvi noturot lielas kaimiņu sistēmas stabilas. Tās uztur gravitācijas spēka līdzsvaru daudzos zvaigznājos. Daudzas fiziskās sistēmas, kas citādi ātri ienirtu iznīcībā tuvajās saulēs, droši tiek turētas šo sargājošo tumšo salu gravitācijas tvērienā. Tieši šīs funkcijas dēļ mēs varam tās precīzi noteikt.
Mēs esam izmērījuši gaismas ķermeņu gravitācijas pievilkmi, un tāpēc varam aprēķināt precīzu tumšo kosmosa salu izmēru un atrašanās vietu, kuras tik efektīvi darbojas, lai noturētu noteiktu sistēmu stabilu tās kursā. Mazie kosmosa ķermeņi. Meteori un citas mazas matērijas daļiņas, kas cirkulē un attīstās kosmosā, veido milzīgu enerģijas un materiālās vielas kopumu. Daudzas komētas ir nenostabilizējušies, mežonīgi Saules mātes riteļu pēcnācēji, kuri pakāpeniski tiek pakļauti centrālās valdošās Saules kontrolei. Komētām ir arī daudzas citas izcelsmes. Komētas aste ir vērsta prom no pievelkošā ķermeņa vai Saules, pateicoties tās stipri izplestu gāzu elektriskajai reakcijai un gaismas un citu enerģiju, kas nāk no Saules faktiskajam spiedienam. Šis fenomens ir viens no pozitīvajiem pierādījumiem gaismas un ar to saistīto enerģiju realitātei. Tas demonstrē, ka gaismai ir svars. Gaisma ir reāla viela, nevis tikai hipotētiska ētera viļņi. Planētas. Tās ir lielākas matērijas kopas, kas riņķo orbītā ap Sauli vai kādu citu kosmosa ķermeni. To izmērs svārstās no planetezimāļiem līdz milzīgām gāzveida, šķidrām vai cietām sfērām. Augstas pasaules, kas ir izveidojušās apvienojoties peldošam kosmosa materiālam, ja tās atrodas pareizā attiecībā pret tuvējo Sauli, ir ideālākas planētas, lai tajās mājotu saprātīgas būtnes. Mirušās saules parasti nav piemērotas dzīvībai. Tās parasti ir pārāk tālu no dzīves, degošas saules, un turklāt tās ir pārāk masīvas. Gravitācija uz virsmas ir milzīga. Jūsu supervisumā ne katra 40. vēsā planēta ir apdzīvojama jūsu kārtas būtnēm. Un, protams, pārkārsušās saules un ledainās nomaļu pasaules nav piemērotas augstākas dzīvības uzturēšanai. Jūsu Saules sistēmā šobrīd tikai 3 planētas ir piemērotas dzīvības uzturēšanai. Urantija, pēc izmēra blīvuma un atrašanās vietas, daudzējādā ziņā ir ideāla cilvēka apdzīvošanai. Fiziskās enerģijas uzvedības likumi pamatā ir universāli, bet vietējām ietekmēm ir liela nozīme fiziskajos apstākļos, kas valda atsevišķās planētās un lokālajās sistēmās. Neskaitāmās kosmosa pasaules raksturo gandrīz bezgalīgu radību dzīvības un citu dzīvo izpausmi daudzveidību. Tomēr ir zināmas līdzības pasaulēm, kas saistītas noteiktā sistēmā, kamēr pastāv arī universāls saprātīgas dzīvības modelis. Pastāv fiziskas attiecības starp tām planetārajām sistēmām, kas pieder pie viena un tā paša fiziskā aploka un kas cieši seko viena otrai nebeidzamajā riņķojumā ap visumu loku. Sadaļa numur 7. Arhitektoniskās sfēras. Kaut arī katra supervisuma valdība atrodas tuvu sava kosmosa segmenta evolucionāro visumu centram, tā aizņem pēc pasūtījuma veidotu pasauli, un to apdzīvo akreditētas personības. Šīs galvenās mītnes pasaules ir arhitektoniskas sfēras, kosmosa ķermeņi, kas īpaši konstruēti to īpašajam mērķim. Lai gan tās saņem gaismu no tuvējām saulēm, šīs sfēras tiek neatkarīgi apgaismotas un apsildītas. Katra ir saule, kas dod gaismu bez siltuma, līdzīgi paradīzes pavadoņiem, kamēr katra tiek apgādāta ar siltumu cirkulējot noteiktām enerģijas strāvām tuvu sfēras virsmai. Šīs galvenās mītnes pasaules pieder vienai no lielākajām sistēmām, kas atrodas tuvu to attiecīgo supervisumu astronomiskajam centram. Laiks ir standartizēts supervisumu galvenajās mītnēs. Orvontona supervisuma standarta diena ir vienāda ar gandrīz 30 Urantijas laika dienām, un Orvontona gads ir 100 standarta dienas. Šīs Uversas gads ir standarts 7. supervisumā, un tas ir par 22 minūtēm īsāks par 3000 Urantijas laika dienu, apmēram 8,1 daļa no jūsu gadiem. 7 supervisumu galvenās mītnes pasaules ir līdzīgas paradīzes dabai un Diģenumam, to centrālajam pilnības paraugam. Patiesībā visas galvenās mītnes pasaules ir paradīzes. Tās patiešām ir debesu mājokļi, un tās palielinās materiālajā izmērā, moronciālā skaistumā un gara godībā no Jerusema līdz centrālajai salai. Un visi šo galveno mītņu pasauļu pavadoņi arī ir arhitektoniskas sfēras.
Dažādās galvenās mītnes pasaules ir apgādātas ar visām materiālās un garīgās radības fāzēm. Visa veida materiālās, moronciālās un garīgās būtnes jūtas kā mājās šajās visumu tikšanās pasaulēs. Kad mirstīgās būtnes paceļas pa visumu, pārējot no materiālajām uz garīgām valstībām, tās nekad nezaudē savu atzinību un prieku par saviem iepriekšējiem eksistences līmeņiem. Jerusemai, jūsu lokālās sistēmas galvenajai mītnei, ir 7 pārējas kultūras pasaules, katru no kurām ieskauj 7 pavadoņu, starp kuriem ir 7 moroncijas aizturēšanas mājokļu pasaules, cilvēka pirmā pēcnāves mājvieta. Kā termins debesis ir lietots Urantijā, tas dažreiz ir nozīmējis šīs 7 mājokļus, pirmo mājokli dēvējot par pirmām debesiem un tā tālāk līdz 7. Edencijai, jūsu Norlatijādaka zvaigznāja galvenajai mītnei, ir 70 socializējošas kultūras un apmācības pavadoņu, kuros augšupejošie uzturas pēc Jerusemas personības mobilizācijas, apvienošanas un realizācijas režīma pabeigšanas. Salvingtons, Nebadona, jūsu lokālā visuma galvaspilsēta, ir apņemta ar 10 universitāšu kopām, katrā pa 49 sfērām. Šeit cilvēks tiek garīgots pēc viņa zvaigznāja socializācijas. 3. Uminors, jūsu mazā sektora, Ensas galvenā mītne, ir apņemta ar 7 augšupejošās dzīves augstākās fiziskās studiju sfērām. 5. Umajors, jūsu lielā sektora, Splandona galvenā mītne, ir apņemta ar 70 supervisuma progresīvās intelektuālās apmācības sfērām. Uversa, Orvontona, jūsu supervisuma galvenā mītne, ir tieši apņemta ar 7 augstākajām universitātēm, kas paredzētas augšupejošu gribas būtņu progresīvai garīgai apmācībai. Katra no šīm 7 brīnumsfēru kopām sastāv no 70 specializētām pasaulēm, kurās ir tūkstošiem un tūkstošiem pilnvērtīgu institūciju un organizāciju, kas veltītas visuma apmācībai un gara kultūrai, kur laika svētceļnieki tiek pāraudzināti un pārbaudīti, gatavojoties savam ilgajam lidojumam uz Havonu. Ieradušies laika svētceļnieki vienmēr tiek uzņemti šajās saistītajās pasaulēs, bet aizejošie absolventi vienmēr tiek nosūtīti uz Havonu tieši no Uversas krastiem. Uversa ir garīga un administratīvā galvenā mītne aptuveni 1 triljonam apdzīvotu vai apdzīvojamu pasauļu. Orvontona galvaspilsētas godība, diženums un pilnība pārspēja jebkuru no laika un telpas radību brīnumiem. Ja visi projektētie lokālie visumi un to sastāvdaļas tiktu izveidotas, 7 supervisumos būtu nedaudz mazāk par 500 miljardu arhitektonisku pasauļu. Sadaļa numur 8. Enerģijas vadība un regulēšana. Supervisumu galvenās mītnes sfēras ir tā konstruētas, ka tās spēj darboties kā efektīvi jaudas enerģijas regulātori saviem dažādajiem sektoriem, kalpojot par fokusa punktiem enerģijas virzīšanai uz to sastāvā esošajiem lokālajiem visumiem. Tās īsteno spēcīgu ietekmi uz organizētajā telpā cirkulējošo fizisko enerģijas līdzsvaru un kontroli. Papildu regulatīvās funkcijas veids supervisuma enerģijas centri un fiziskie vadītāji, dzīvas un pusdzīvas saprātīgas būtnes, kas radītas tieši šim mērķim. Šos enerģijas centrus un vadītājus ir grūti izprast. Zemākās kārtas nav gribas būtnes, tām nav gribas, tās neizvēlas. To funkcijas ir ļoti saprātīgas, bet acīmredzot automātiskas un iedzimtas to augsti specializētajā organizācijā. Supervisumu enerģijas centri un fiziskie vadītāji uzņemas virzību un daļēju kontroli pār 30 enerģijas sistēmām, kas veido gravitācijas domēnu. Uversas enerģijas centru pārvaldītajiem fiziskās enerģijas aplokiem nepieciešams nedaudz vairāk par 968 miljoniem gadu, lai pabeigtu apli ap supervisumu. Evolucionējošai enerģijai ir viela, tā ir svars, lai gan svars vienmēr ir relatīvs, atkarīgs no rotācijas ātruma, masas un antigravitācijas. Masa matērijā mēdz bremzēt enerģijas ātrumu, un jebkur klātesošais enerģijas ātrums ir sākotnējais ātruma dotums, mīnus bremzēšana no sastaptās masas tranzītā, plus supervisuma dzīvo enerģijas vadītāju regulatīvā funkcija un tuvumā esošu stipri sakarsušu vai smagi lādētu ķermeņu fiziskā ietekme.
Universālais plāns līdzsvara uzturēšanai starp matēriju un enerģiju prasa mūžīgu mazāko materiālo vienību veidošanu un iznīcināšanu. Visuma enerģijas direktoriem ir spēja kondensēt un aizturēt vai paplašināt un atbrīvot mainīgus enerģijas daudzumus. Ja būtu pietiekami ilga bremzējoša ietekme, gravitācija galu galā pārvērstu visu enerģiju matērijā, ja nebūtu divu faktoru. Pirmkārt, enerģijas kontrolieru antigravitācijas ietekmes dēļ, un otrkārt, tāpēc, ka organizēta matērija mēdz sadalīties noteiktos apstākļos ļoti karstās zvaigznēs un noteiktos īpatnējos apstākļos kosmosā tuvu augsti enerģizētiem augstiem kondensētas matērijas ķermeņiem. Kad masa kļūst pārāk agregēta un draud nelīdzsvarot enerģiju, izsmelt fiziskās jaudas aplokus, iejaucas fiziskie vadītāji. Ja vien gravitācijas pašas tālākā tendence pārmaterializēt enerģiju netiek sakauta, notiekot sadursmē starp mirušajiem kosmosa milžiem, tādējādi vienā mirklī pilnībā izkliedējot kumulatīvos gravitācijas krājumus. Šajos sadursmju gadījumos milzīgas matērijas masas pēkšņi tiek pārvērstas visretākajā enerģijas formā, un cīņa par universālu līdzsvaru sākas no jauna. Galu galā lielākās fiziskās sistēmas stabilizējas, fiziski nostabilizējas un tiek ievestas supervisumu līdzsvarotajos un izveidotajos aplokos. Pēc šī notikuma šādās izveidotās sistēmās vairs nenotiks sadursmes vai citas postošas katastrofas. Plus enerģijas laikos ir jaudas traucējumi un siltuma svārstības, ko pavada elektriskās izpausmes. Mīnus enerģijas laikos ir palielināta tendence matērijai agregēties, kondensēties un izkļūt no kontroles smalkāk līdzsvarotajos aplokos, kā rezultātā notiek plūdmaiņu vai sadursmju pielāgojumi, kas ātri atjauno līdzsvaru starp cirkulējošo enerģiju un burtiskāk stabilizētu matēriju. Prognozēt un citādi saprast šādu degošo saulem un tumšo kosmosa salu iespējamo uzvedību ir viens no debesu zvaigžņu novērotāju uzdevumiem. Mēs spējam atpazīt lielāko daļu likumu, kas regulē visuma līdzsvaru, un prognozēt daudz ko, kas attiecas uz visuma stabilitāti. Praktiski mūsu prognozes ir uzticamas, bet mēs vienmēr saskaramies ar noteiktiem spēkiem, kas nav pilnībā pakļauti mums zināmajiem enerģijas kontroles un matērijas uzvedības likumiem. Visu fizisko parādību prognozējamība kļūst arvien grūtāka ejot uz āru visumos no paradīzes. Pārejot aiz paradīzes valdnieku personīgās pārvaldes robežām, mēs saskaramies ar pieaugušu nespēju rēķināties saskaņā ar standartiem, kas izveidoti un pieredze, kas iegūta saistībā ar novērojumiem, kuri attiecas tikai uz tuvējo astronomisko sistēmu fiziskajām parādībām. Pat 7 supervisumu valstībās mēs dzīvojam spēka darbību un enerģijas reakciju vidū, kas caurstrāvo visas mūsu domēnas un stiepjas vienotā līdzsvarā cauri visiem ārējās telpas reģioniem. Jo tālāk mēs ejam, jo drošāk mēs sastopamies ar tām mainīgajām un neparedzamajām parādībām, kas tik nekļūdīgi raksturīgas absolūto un pieredzes dievību neaptveramajām klātbūtnes darbībām. Un šīm parādībām jānorāda uz kādu universālu visu lietu pārraudzību. Orvontona supervisums acīm redzot tagad izsīkst. Ārējie visumi šķiet gatavojas nepārspējamām nākotnes aktivitātēm. Centrālais Havonas visums ir mūžīgi stabilizēts. Gravitācija un siltuma trūkums, augstums, organizē un tur kopā matēriju. Siltums un antigravitācija sadala matēriju un izkliedē enerģiju. Dzīvie enerģijas direktori un spēka organizētāji ir noslēpums īpašai kontrolei un saprātīgai virzībai, nebeidzamajās visuma veidošanas, iznīcināšanas un atjaunošanas metamorfozēs. Miglaji var izkliedēties, saules izdegt, sistēmas pazust un planētas iet bojā, bet visumi neizsīkst. Sadaļa numur 9. Supervisumu aploki. Paradīzes universālie aploki faktiski caurstrāvo 7 supervisumu valstības. Šie klātbūtnes aploki ir vispārējā tēva personības gravitācija, mūžīgā dēla garīgā gravitācija, apvienotā darboņa prāta gravitācija un mūžīgās salas materiālā gravitācija.
papildus universālajiem paradīzes aplokiem un papildus absolūto un pieredzes dievību klātbūtnes darbībām, supervisuma telpas līmenī darbojas tikai 2 enerģijas aploku sadalījumi vai jaudas segregācijas – supervisuma aploki un lokālā visuma aploki. Supervisuma aploki. 1. Viena no 7 paradīzes meistara gariem vienojošais saprāta aploks. Šāds kosmisks prāta aploks ir ierobežots ar vienu supervisumu. 2. 7 atspoguļojošo garu atspoguļojošās kalpošanas aploks katrā supervisumā. 3. Noslēpumaino uzraugu slepenie aploki, kas kādā veidā ir savstarpēji saistīti un maršrutēti caur Divingtonu uz vispārējo tēvu paradīzē. 4. Mūžīgā dēla saziņas aploks ar viņa paradīzes dēliem. 5. Bezgalīgā gara zibens klātbūtne. 6. Paradīzes pārraides Havonas kosmosa ziņojumi. 7. Enerģijas centru un fizisko vadītāju enerģijas aploki. Lokālā visuma aploki. 1. Paradīzes dēla Veltes gars, Veltes pasauļu mierinātājs, patiesības gars, Mihaīla gars Urantijā. 2. Dievišķo kalpoņu aploks, lokālā visuma mātes gari, jūsu pasaules svētais gars. 3. Lokālā visuma saprāta kalpošanas aploks, ieskaitot dažādi funkcionējošo palīgprāta garu klātbūtni. Kad lokālajā visumā attīstās tāda garīgā harmonija, ka tā individuālie un apvienotie aploki kļūst neatšķirīmi no supervisuma aplokiem, kad šāda funkciju identitāte un kalpošanas vienotība faktiski pastāv, tad lokālais visums nekavējoties ieiet nostabilizētajos gaismas un dzīvības aplokos, kļūstot uzreiz piemērots uzņemšanai superradības pilnveidotās savienības garīgajā konfederācijā. Prasības uzņemšanai dienu senču padomēs, dalībai supervisuma konfederācijā ir Fiziska stabilitāte. Lokālā visuma zvaigznēm un planētām jābūt līdzsvarā. Tūlītējas zvaigžņu metamorfozes periodiem jābūt beigušies. Visumam jāvirzās pa skaidru ceļu, tā orbītai jābūt droši un galīgi nostabilizētai. Garīgā lojalitāte. Jāpastāv universālas atzīšanas un lojalitātes stāvoklim pret suverēno dieva dēlu, kurš pārvalda šāda lokālā visuma lietas. Jābūt izveidojušamies harmoniskas sadarbības stāvoklim starp atsevišķau planētām, sistēmām un zvaigznājiem visā lokālajā visumā. Jūsu lokālais visums pat netiek uzskatīts par piederošu supervisuma nostabilizētajai fiziskajai kārtībai, nemaz nerunājot par dalību supervaldības atzitajā garīgajā saimē. Lai gan Nebadonam vēl nav pārstāvniecības Uversā, mēs, supervisuma valdības pārstāvji, laiku pa laikam tiekam nosūtīti uz tās pasaulēm īpašās misijās, tāpat kā es esmu ieradies Urantijā tieši no Uversas. Mēs sniedzam visu iespējamo palīdzību jūsu direktoriem un valdniekiem viņu sarežģīto problēmu risināšanā. Mēs vēlamies redzēt jūsu visumu kvalificētu pilnīgai uzņemšanai supervisuma saimes saistītajās radībās. Sadaļa numur 10. Supervisumu valdnieki. Supervisumu galvenās mītnes ir augstās garīgās valdības sēdekļi, laika un telpas domēnos. Supervisumu valdības izpildvara, kas cēlusies no 3 vienības padomēm, tiek nekavējoties vadīta ar viena no 7 augstākās uzraudzības meistara gariem, būtnēm, kas sēž paradīzes varas sēdekļos un pārvalda supervisumus caur 7 augstākajiem izpilddirektoriem, kas atrodas 7 īpašajās bezgalīgā gara pasaulēs, paradīzes vistālākajiem pavadoņiem. Supervisumu galvenās mītnes ir atspoguļojošo garu un atspoguļojošā tēla palīgu mājvietas. No šīs viduspozīcijas šīs brīnišķīgās būtnes vada savas milzīgās atspoguļošanas operācijas, tājādi kalpojot centrālajam visumam augšpusē un lokālajiem visumiem lejā. Katru supervisumu pārvalda 3 dienu senči,
supervaldības apvienotie galvenie izpilddirektori. Tās izpildvarā supervisuma valdības personāls sastāv no 7 dažādām grupām. 1. Dienu senči. 2. Gudrības pilnveidotāji. 3. Dievišķie padomdevēji. 4. Universālie cenzori. 5. Varenie vēstneši. 6. Tie, kas augstā amatu stāvoklī. 7. Tie, kam nav vārda un skaitļa. 3 dienu senčiem tieši palīdz 1 miljards gudrības pilnveidotāju, ar kuriem ir saistīti 3 miljardi dievišķo padomdevēju. Katrai supervisuma administrācijai ir pievienots 1 miljards universālo cenzoru. Šīs 3 grupas ir koordinētas trīsvienības personības, kas cēlušās tieši un dievišķi no paradīzes trīsvienības. Atlikušās 3 kārtas – varenie vēstneši, tie, kas augstā amatu stāvoklī un tie, kam nav vārda un skaitļa, ir pagodināti augšupejošie mirstīgie. Pirmā no šīm kārtām izgāja cauri augšupejošajam režīmam un šķērsoja Havonu Grandfandas dienās. Sasnieguši paradīzi, viņi tika iesaukti noslēguma korpusā, pieņemti paradīzes trīsvienībā un pēc tam norīkoti dienu senču augstākajā dienestā. Kā klase šīs 3 kārtas ir pazīstamas kā trinitizētie sasnieguma dēli, kas ir divējādas izcelsmes, bet tagad kalpo trīsvienībai. Tājādi supervisuma valdības izpildvara tika paplašināta, iekļaujot evolucionāro pasauļu pagodinātos un pilnveidotos bērnus. Supervisuma koordinējošā padome sastāv no 7 iepriekš nosauktajām izpildgrupām un šādiem sektoru valdniekiem un citiem reģionālajiem pāraugiem. 1. Dienu pilnīgie, supervisuma lielo sektoru valdnieki. Dienu nesenie, supervisuma mazo sektoru direktori. Dienu savienotāji, paradīzes padomdevēji lokālo visumu valdniekiem. Dienu uzticamie, paradīzes padomdevēji zvaigznāju valdību visaugstākajiem valdniekiem. Trīsvienības dēli skolotāji, kuri varētu atrasties dienestā supervisuma galvenajā mītnē. Dienu mūžīgie, kuri varētu atrasties supervisuma galvenajā mītnē. Un 7 atspoguļojošā tēla palīgi, 7 atspoguļojošo garu pārstāvji un caur tiem 7 paradīzes meistara garu pārstāvji. Atspoguļojošā tēla palīgi darbojas arī kā pārstāvji daudzām būtņu grupām, kuras ir ietekmīgas supervisumu valdībās, bet kuras pašlaik dažādu iemeslu dēļ nav pilnībā aktīvas savās individuālajās spējās. Šajā grupā ietilpst augstākās būtnes evolucionējošā supervisuma personības izpausme, augstākie nenosacītie uzraugi, ultimālā nosacītie vietnieki, majestona nenosauktie saiknes atspoguļotāji un mūžīgā dēla superpersonīgā gara pārstāvji. Gandrīz vienmēr supervisumu galvenajās mītnēs ir iespējams atrast visu radīto būtņu grupu pārstāvjus. Supervisumu ikdienas kalpošanas darbu veids varenie sekonafīmi un citi bezgalīgā gara plašās saimes locekļi. Šo brīnišķīgo supervisumu administrācijas, kontroles, kalpošanas un izpilda tiesas centru darbā visu universālā dzīves sfēru saprātīgās būtnes ir sajauktas efektīvā kalpošanā, gudrā pārvaldē, mīlošā kalpošanā un taisnīgā tiesā. Supervisumi neuztur nekāda veida vēstniecisko pārstāvniecību. Tie ir pilnīgi izolēti viens no otra. Par savstarpējām lietām tie zina tikai caur paradīzes informācijas centru, ko uztur 7 meistara gari. To valdnieki strādā dievišķās gudrības padomēs savu supervisumu labklājībai, neatkarīgi no tā, kas notiek citās universālās radības daļās. Šī supervisumu izolācija turpināsies līdz brīdim, kad to koordinācija tiks sasniegta ar evolūcionējošās pieredzes augstākās būtnes personības suverenitātes pilnīgāku faktulizāciju. Sadaļa numur 11. Apspriežu asambleja. Tieši tādās pasaulēs kā Uversa acs pret aci satiekas pilnības autokrātijas un evolūcijas demokrātijas pārstāvi. Supervaldības izpildvara cēlusies no pilnības valstībām.
Likumdošanas vara rodas no evolūcionāro visumu ziedēšanas. Supervisuma apspriežu asambleja ir ierobežota ar galvenās mītnes pasauli. Šī likumdošanas jeb konsultatīvā padome sastāv no 7 palātām, kurās katrs lokālais visums, kas uzņemts supervisuma padomēs, ievēl vietējo pārstāvi. Šos pārstāvjus izvēlas šādu lokālo visumu augstās padomes no Orvontona augšupejošo svētceļnieku absolventu vidus, kuri uzturas Uversā, akreditēti transportēšanai uz Havonu. Vidējais dienesta termiņš ir apmēram 100 gadi pēc supervisuma standarta laika. Es nekad neesmu zinājis par domstarpībām starp Orvontona izpildvaru un Uversas asambleju. Nekad vēl mūsu supervisuma vēsturē apspriežu orgāns nav pieņēmis ieteikumu, ko supervaldības izpilde daļa būtu pat vilcinājusies izpildīt. Vienmēr ir valdījusi vispilnīgākā harmonija un darba vienošanās, kas viss liecina par to, ka evolūcionārās būtnes patiešām var sasniegt pilnveidotas gudrības augstums, kas tās kvalificē saskarsmei ar pilnīgas izcelsmes un dievišķas dabas personībām. Apspriežu asambleju klātbūtne supervisumu galvenajās mītnēs atklāja gudrību un pareģo galīgo triumfu visai plašajai, vispārējā tēva un viņa mūžīgā dēla evolūcionārajai koncepcijai. Sadaļa numur 12. Augstākie tribunāli. Kad mēs runājam par Uvantersas valdības izpildvaras un apspriežu nozarēm, jūs, pēc analoģijas ar noteiktām Uvarantijas civilās valdības formām, varat secināt, ka mums jābūt arī trešajai jeb tiesu varai, un mums tāda ir, bet tai nav atsevišķa personāla. Mūsu tiesas tiek veidotas šādi. Atkarībā no lietas rakstura un smaguma, tiesu vada dienu senči, gudrības pilnveidotājs vai dievišķais padomdevējs. Pierādījumus par vai pret individu, planētu, sistēmu, zvaigznāju vai visumu iesniedz un interpretē cenzori. Laika bērnu un evolūcionāro planētu aizstāvību nodrošina varenie vēstneši, supervaldības oficiālie novērotāji lokālajos visumos un sistēmās. Augstākās valdības nostāju attēlo tie, kas augstā amatu stāvoklī, un parasti spriedumu formulē dažāda lieluma komisija, kas vienādās daļās sastāv no tiem, kam nav vārda un skaitļa, un saprotošu personību grupas, kas izvēlēta no apspriežu asamblejas. Dienu senču tiesas ir augstākās apelācijas instances visu sastāvā esošo visumu garīgajai tiesvedībai. Lokālo visumu suverēnie dēli ir augstākie savās valstībās. Viņi ir pakļauti supervaldībai tikai tik tālu, cik tālu viņi brīvprātīgi iesniedz lietas padomei vai tiesai pie dienu senčiem, izņemot lietas, kas saistītas ar gribas būtņu iznīcināšanu. Tiesu mandāti rodas lokālajos visumos, bet spriedumi, kas saistīti ar gribas būtņu iznīcināšanu, vienmēr tiek formulēti un izpildīti no supervisuma galvenās mītnes. Lokālo visumu dēli var lemt par mirstīgā cilvēka izdzīvošanu, bet tikai dienu senči var sēdēt izpildtiesā par mūžīgās dzīvības un nāves jautājumiem. Visos jautājumos, kas neprasa tiesu procesu, pierādījumu iesniegšanu, dienu senči vai viņu partneri pieņem lēmumus, un šie lēmumi vienmēr ir vienprātīgi. Mēs šeit nodarbojamies ar pilnības padomēm. Šo augstāko un izcilāko tribunālu dekrētos nav domstarpības vai mazākuma viedokļu. Ar dažiem izņēmumiem supervaldības īsteno jurisdikciju pār visām lietām un visām būtnēm savos attiecīgajos domēnos. Nav apelācijas pret supervisuma iestāžu lēmumiem un spriedumiem, jo tie pārstāv dienu senču un tā meistara gara saskaņotos viedokļus, kurš no paradīzes pārvalda attiecīgā supervisuma likteni. Sadaļa numur 13. Sektoru valdības. Lielais sektors aptver apmēram 1/10 daļu no supervisuma un sastāv no 100 mazajiem sektoriem, 10 000 lokālo visumu, apmēram 100 miljardiem apdzīvojamu pasauļu. Šos lielos sektorus pārvalda 3 dienu pilnīgie, augstākās trīsvienības personības. Dienu pilnīgo tiesas ir veidotas līdzīgi kā dienu senču tiesas, izņemot to, ka tās nespriež garīgo tiesu pār valstībām. Šo lielo sektoru valdību darbs galvenokārt saistīts ar plaši izplatītas radības intelektuālo stāvokli.
Lielie sektori aiztur, iztiesā, sadala un apkopo ziņošanai dienu senču tiesām visas supervisuma nozīmes lietas, kas ir rutības un administratīva rakstura, un nav tieši saistītas ar valstību garīgo pārvaldi vai ar mirstīgo augšupcelšanās plānu izstrādi, ko veic paradīzes valdnieki. Lielā sektora valdības personāls neatšķiras no supervisuma personāla. Tā kā Uversas lieliskie pavadoļi ir saistīti ar jūsu galīgo garīgo sagatavošanu Havonai, tā arī 5. Umajora 70 pavadoņi ir veltīti jūsu supervisuma intelektuālajai apmācībai un attīstībai. No visa Orvontona šeit ir sapulcējušās gudrās būtnes, kas nenogurstoši strādā, lai sagatavotu laika mirstīgos viņu tālākai virzībai uz mūžības karjeru. Lielākā daļa šīs augšapejošo mirstīgo apmācības notiek 70 studiju pasaulēs. Mazo sektoru valdības pārvalda 3 dienu nesenie. To administrācija galvenokārt nodarbojas ar fizisko kontroli, apvienošanu, stabilizāciju un rutīnas koordināciju sastāvā esošo lokālo visumu administrācijā. Katrs mazais sektors aptver līdz pat 100 lokālo visumu, 10 000 zvaigznāju, 1 miljonu sistēmu, jeb apmēram 1 miljardu apdzīvojamu pasauļu. Mazo sektoru galvenās mītnes pasaules ir meistara fizisko vadītāju lielās tikšanās vietas. Šīs galvenās mītnes pasaules ir apņemtas ar 7 mācību sfērām, kas veido supervisuma iestājas un ir apmācības centri fiziskajām un administratīvajām zināšanām par visumu. Mazo sektoru valdību administratori ir tiešā lielo sektoru valdnieku jurisdikcijā. Dienu nesenie saņem visus novērojumu ziņojumus un koordinē visus ieteikumus, kas nonāk supervisumā no dienu savienotājiem, kuri ir izvietoti kā 3 vienības novērotāji un padomdevēji lokālo visumu galvenajās mītnēs, un no dienu uzticamajiem, kuri ir līdzīgi piesaistīti visaugstāko padomēm zvaigznāju galvenajās mītnēs. Visi šādi ziņojumi tiek nosūtīti dienu pilnīgajiem lielajos sektoros, lai pēc tam tos nodotu dienu senču tiesām. Tādējādi 3 vienības režīms stiepjas no lokālo visumu zvaigznājiem līdz supervisuma galvenajai mītnei. Lokālo sistēmu galvenajās mītnēs nav 3 vienības pārstāvju. Sadaļa numur 14. 7 supervisumu mērķi. 7 supervisumos ir 7 galvenie mērķi, kas tiek atklāti to evolūcijā. Katrs galvenais mērķis supervisuma evolūcijā atradīs pilnīgāko izpausmi tikai vienā no 7 supervisumiem, un tāpēc katram supervisumam ir īpaša funkcija un unikāla daba. Orvontons, 7. supervisums, kuram pieder jūsu lokālais visums, ir pazīstams galvenokārt ar savu milzīgo un dāsno žēlsirdīgās kalpošanas veltījumu valstību mirstīgajiem. Tas ir slavens ar veidu, kādā taisnīgums valda, mīkstināts ar žēlsirdību, un vara valda, nosacīta ar pacietību, kamēr laika upuri tiek brīvi veikti, lai nodrošinātu mūžības stabilizāciju. Orvontons ir mīlestības un žēlsirdības visuma demonstrācija. Tomēr ir ļoti grūti aprakstīt mūsu priekšstatu par evolucionārā mērķa patieso dabu, kas atklājas Orvontonā, bet to var ieteikt sakot, ka šajā superradībā mēs jūtam, ka 6 unikālie kosmiskās evolūcijas mērķi, kā tie izpaužas 6 saistītajās superradībās, šeit tiek savstarpēji saistīti kopējā nozīmē, un tieši šī iemesla dēļ mēs dažreiz esam pieļāvuši, ka Dieva augstākā attīstītā un pabeigtā personifikācija tālā nākotnē no Uversus pārvaldīs pilnveidotos 7 supervisumus visās savas tad sasniegtās visvarenās suverēnās varas pieredzes majestātē. Tā kā Orvontons ir unikāls pēc dabas un individuāls liktenī, tāds ir arī katrs no tā 6 saistītajiem supervisumiem. Tomēr daudz kas notiek Orvontonā, jums netiek atklāts, un no šīm neatklātajām Orvontona dzīves iezīmēm daudzas atradīs vispilnīgāko izpausmi kādā citā supervisumā. 7 supervisuma evolūcijas mērķi darbojas visos 7 supervisumos, bet katra superradība dos pilnīgāko izpausmi tikai vienam no šiem mērķiem. Lai labāk izprastu šos supervisuma mērķus, būtu jāatklāj daudz kas, ko jūs nesaprotat, un pat tad jūs saprastu tikai nedaudz.
Viss šis stāstījums sniedz tikai īsu ieskatu milzīgajā radībā, kuras daļa ir jūsu pasaule un lokālā sistēma. Jūsu pasauli sauc Urantija, un tā ir numur 606 Satānijas planetārajā grupā jeb sistēmā. Šajā sistēmā pašlaik ir 619 apdzīvotas pasaules, un vairāk nekā 200 papildu planētu labvēlīgi attīstās, lai kādreiz nākotnē kļūtu par apdzīvotām pasaulēm. Satanājai ir galvenās mītnes pasaule, ko sauc Jerusema, un tā ir 24. sistēma Norlatija Deka zvaigznājā. Jūsu zvaigznājs Norlatija Deks sastāv no 100 lokālajām sistēmām, un tam ir galvenās mītnes pasaule, ko sauc Edencija. Norlatija Deks ir 70. Nebadona visumā. Nebadona lokālais visums sastāv no 100 zvaigznājiem, un tam ir galvaspilsēta, kas pazīstama kā Salvingtons. Nebadona visums ir 84. Ensas mazajā sektorā. Ensas mazais sektors sastāv no 100 lokālajiem visumiem, un tam ir galvaspilsēta, ko sauc par 3. Uminoru. Šis mazais sektors ir 3. Splandona lielajā sektorā. Splandons sastāv no 100 mazajiem sektoriem, un tam ir galvenās mītnes pasaule, ko sauc par 5. Umajoru. Tas ir Orvontona supervisuma, lielā visuma 7. segmenta 5. lielais sektors. Tādējādi jūs varat noteikt savas planētas atrašanās vietu visuma organizācijas un administrācijas schēmā. Jūsu planētas, Urantijas, lielā visuma numurs ir 5, 342, 482, 337, 66. Tas ir reģistrācijas numurs Uversā un Paradīzē, jūsu numurs apdzīvoto pasauļu katalogā. Es zinu fiziskās sfēras reģistrācijas numuru, bet tas ir tik neparasti liels, ka mirstīgajam prātam tam ir maza praktiska nozīme. Jūsu planēta ir milzīga kosmosa locekle. Jūs piederat gandrīz bezgalīgai pasauļu saimei, bet jūsu sfēra tiek tikpat precīzi pārvaldīta un tikpat mīloši aprūpēta, it kā tā būtu vienīgā apdzīvotā pasaule visā eksistencē. Pasniedza universālais cenzors no Uversas.